Jābrauc uz Ventspili. Pagad. Mēs jau esam klāt. Čau visiem, ar jums atkal es šodien Dāns Bukovskis. Un šodien mēs esam ieradušies Ventspilī, kur notiks kārtējais GG Fest. Šodien es piedalīšos Geto Fightā. Es nezinu, cik man cīņas būs, es vēl nezinu savu pretinieku nemaz, bet es esmu gatavs un šodien būs ļoti karsti. Es varu pabaudīt. Только нос есть? Они приносят за спину. А это справа есть. Сам по пятере собрал на районе. Я мелкий, когда ты играешь, как я потом собираю. Būrīti, palīdzi man būrīti. Es tāds foršs būris. Godu filmē. Tu vienmēr visu filmē. Vispār nav nekādas privātās dzīves vairāk. Nevajadzēja to YouTube kanālu sākt. Šodien te būs ļoti karsti. Es domāju, ka būs ļoti daudz cilvēku. Būs ļoti karstas cīņas. Un mums noteikti būs jāskatās šis viss. Šeit ir Dominiks, mūsu kluba komandas biedrs no MMA Jūrmāls. Dominiks arī aizvadīs cīņu šodien. Pret ko tu cīnīsies? Pret cilvēku no Uzbekistāna. Būs šodien spēcīga. Viņš ir ļoti spēcīgs, būs laba cīņa. Es uzvarošu. Dominik, kā tu jūties vispār? Tev viss atraukums? Nē, ir bišķiņ tāds mandrāšs, bet tā pilnīgi gatavs. Labi, vecīt veiksmi cīņā tev. Šodien Ventspilī mēs satikām vēl vienu komandas biedru no MMA Jūrmālis Jāni jeb Kuili. Kā tu jūties šodien? Čau, šodien man pirmā cīņa. Ir mazliet satraukums, taču es nebaidos. Es vienkārši maukšu līdz galam, lai vai ko tas prasīs un es uzvarēšu. Aiziet, Kuilis ir ļoti daudz trenējies, es domāju, ka viņam ies labi. Tā kā veiksim vecīt tev arī. Pēdējā laikā es izmēģināju šādu produktu, beef jerky. Diezgan garšīgi, tādu mazu gabaliņu. Gribi? Man karoči bija paredzēts pretinieks no Lietuvas. Viņš ieradās, viņš parādīja to, ka viņam ir trauma celī un atcēlās cīņu. Bet organizators teica to, ka atradīs vēl gan jau kādu par Ventspili. Droši vien. Tu arī cīnīs, ja? Es ļoti gribu, jā. Es vairāk šaubījos par to, vai man vispār būs pretinieks. Svara dēļ. Un 3 pēkšņi, jā? Tas ir labi. Vai demonstrēt? Man arī. Jauniešiem jārāda. Maniņi saplīsuši, bet strādāt. Bet šito es kaut kur parasti iebāžu te iekšā, lai viņš baigi nekarājās nekur. Viss. Nesāp, kad iesat pa viņu? Pamēģinam. Būt līdzsvarā. Ir jaunas dieta. Sākums viss saigās. Jā. Karoči, beigās sanāks tā, kad es aizvadīšu savu cīņu, es uzvarēšu. Es domāju, es aiziešu atsvaidzināties normāli. Tu jau nevarētu. Es aiziešu. Ja man būs cīņa vispār. Šobrīd es nezinu. Ko es jums cilvēki mīļie var pateikt? Man šādi pasākumi ļoti patīk un liels respekts vispār visam getiņam, ka viņi organizē šādus pasākumus priekš jauniešiem. Tas ir ļoti svarīgi, ka jaunieši nodarbojās ar pareizām lietām ar sportu, nevis ar visādām citām muļķībām. Tā kā tiešām respekts getiņam. Arī kausies šodien. Čau. 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 Kur vajag? Ja, tur, jā? Nosvērties. Nosvērties? Tu pie kā viņi? Kas? Tu arī? Es kaušos, bet Jā? man pretinieki nē, tad viņi vēl meklē. Kausies ar manīm? Jā? Jā? Let's go. Šodien GG Festā arī satikām Artjomu Turčiņāku, tas ir profesionāls MMA cīkstonis. Kāds tev ir rekords? Man ir 2-3 profesionāls rekords. Jā, un Artjom šodien arī cīnīsies. Cik tev cīņas būs? Viena cīņa, vakaras programma. Būs fināls uzreiz 85 kilogramos. Kā tu jūties? Ir satraukums? Nav, vispār nav, jo es jau pieradu. Ar pieredzīts, vai ne? Jā. Ar Veiksmi. ķīliņu, ar pieredzi. Aiziet.
Kas tas ir? Kāpēc tu sastingsti širā? Viņa sastrasojies vienkārši pirms cīņas. Tā šeit arī mēs satiekam MMA Jūrmālas treneri Edgaru Lipskiju. Edgar, kādas sajūtas atrodoties Ventspilī? Es jūtos ļoti labi, es dzeru kārtējo Hesburgeru kafiju. Tas nenozīmē, ka es tur ēdu, es vienkārši iebraucu kafiju nopirkt. Man prieks te atgriezties, jo mēs te bijām pagājuši gadu, es vēl tur sēdēju tur uz trepītēm. Bija ļoti kārsts, tāpat kā šodien. Un daudz sulīgas, skaistas cīņas bija. Kādu domā, kāda rezultāta šodien būs mūsu komandai? Zini, es ceru uz jaunajiem, ka jaunie sev ļoti pierādīs, jo šodien ļoti daudz startēs tie, kas ir pirmoreiz vispār kā būrīt. Un es uz viņiem ceru. Nu, un tev, protams, jāuzvar. Man nebūs cīņa. Tev nebūs cīņa? Tad es atbraucu vienkārši kā žurnālists. Es atvainojos. Čau! Gatavs? Jā. Čau! Tu staigā tā kā čau. Tu staigā tā kā tev nebūtu cīņa. Man piestāsies tā arī. Zila acis jau ir, kas no treniņa? Jā. Tad labi. Es esmu bēdīgs. Es atbraucu uzvarēt. Bet tagad es braukšu mājās ar labu video. Jāklausās. Te ir saraksts putrām. Visu laiku jābūt gatavībām. Nu labi, tagad es taisu mazie visi iet. Viņi iet tā kā nedaudz pēc secības svarāk vecumā. Jārūpēs, galvenais, šeit nav mums galvenais uzvarēt, tieši godīgi. Man ir galvenais, nē, nu šoreiz jā. Mūsu galvenais mērķis ir tas Latvijas čempions. Līdz tam tas ceļš būs grūts, piedalīties, zaudēt, krāt to mentālo pieredzi. Tas jau ir galvenais. Ej vienkārši parāk. Loģiski, ka tu trenēsi 2 mēnešus labi, jā, kopā, ja mēs ņemam. Jā, tas ir visām traumām, tur neko tu neesi trenēs. Tu tagad vienkārši rūpīsies, pārbaudīs sevi, pārbaudīs, vai tu to var izdarīt, kāds ir iekšējās sajūtas, kā tu ar to strādā. Ja tu tagad salūs, tad ir jāstrādā kaut kas tālāk. Man nekas ir pre-workouts. Man ir vēl beta-alanains, tā kā jums vajag saka, tas mums iedošu. Uzmanīgi šai karstumā, pre-workoutu ir kā ir. Es pat mūsu zālē viņu dzeru tā kā čilu. Tas jau pieredzi. Tu pieredzi. Ielien vēl gilatīnā, vai ne? Kas tikko notika ten? Tikko lietuviešu sportists neieradās uz cīņu un, respektīvi, mūsu cīkstonis no MMA Jūrmālas izgāja uzreiz uz finālu. Tā tas notiek vienkārši. Tā kā malacis Džeks uzvarēja cīņu, galvenais jau ierasties. Tu jau gatavs izties? Jā, protams, es laicīgi. Es domāju, iet šo bišķiņu. Līdz 13. cīņai. Līdz 13. Nav kur steigties, tev 17. pareizi? Mierīgi līdz 13. čilos, domāju. Savā laikā man bija un Wingmanā man bija globāli līdz. Nu, bļā, es kāpāju ceļsiņu normāli īstenībā. Man ļoti patika. Tāpēc man ir tāda asa refleksa. Zipātājs. Trener, tu arī savā laikā spēlēji? Seksu? Counter-Strike un ceļsiņu arī spēlēji savā laikā, jā? 1.6. Tas bija, ja dabūju to update, tad bija ļoti grūti dabūt. Es braucu uz Latgalīti. Agrāk bija tirgus tāds Rīgā, diskus. Un mēs braucām meklēt, jo nebija tāds, kur var nokačāt vai kas, tad mēs pirkām. Protams, man kompis nevilka, es ļoti vajadzīju, vai man mamma kaut kādu vecu kompi iedeva no darba. Un tad meklējām citu tur update, lai sūdīgāks būtu, slēdzām sliktāku grafiku, bet baigi panojām. Get it on the floor, get it on the floor, yeah. Get it on the floor, get it on the floor, yeah. Get it on the floor, get it on the floor, yeah. Get it on the floor, get it on the floor, yeah. Get it on the floor, get it on the floor, yeah. Get it on the floor, get it on the floor, yeah. Get it on the floor, get it on the floor, yeah. Get it on the floor, get it on the floor, yeah. Да, руки. Пошел. Пробуй подняться. Последняя секунда. Спину прямо. Спину. Да, спину. Дыши. Наверх. Голову наверх.
Laiks. Jā. Malec. Kā ir? Cīņa bija ļoti labi, ja godīgi mūsējais nostartēja ļoti labi, bet nogurums bija manāms. Vairāk jāstrādā pie kardio. Šajā cīņā uzvarēja ar galveno tiesnešu lemumu Andrejs Sporina, MMA Jūrmala. Man pretinieka nav, соперника нет. Ierakst grupā lūdzu, vēl visi seko saviem numuriem un nekavē cīņas ar lieliem burtiem. Rīnās Burgeris! Burgeris? Sarkanais turis! Aiziet! Davai! Давай, молчи! Uzņem, Aļķi. Jā. Tom jāstrādā. Viens rauns ir tikai, nav laiks spēlēties. Ar rokām jāstrādā. Tagad! Ieslēdz dziļi iekšā un spied! Trīsstūrīgi spied! Būs Tomiņš spied! Ej virsū! Neļauj sakārtot viņam gārdu. Pārēj uz galvu augstāk. Tom pēdējā sekundes sērijā jātaisa sitieni. Uzvarētājs ir Toms Gustavs Melkers! MMA Jūrmalā! Un tās ir Dominiks Gavaruha! Nestreso mierīgi. Don't stress. Tagad visas kameras tieši virsū. Tas ir pusfināls svara kategorijas 65 kg. Dominiks Gavaruha MMA Jūrmalā. Nebeidz! Labi! Uzvarētājs ir Dominiks Gavaruha! Ļoti labi Dominiks, man ļoti patīkami pārsteidza. Viņš parādīja to, ko viņš vienmēr bija spējīgs. Bet lieta tāda, ka tagad ir ļoti karsts Ventspilī, paklājs ir sakarsis. Un organizators ieteica sportistiem vilkt zeķus, jo reku Dominiks arī mums pārplēsa kājas, jo tiešām segums ir ļoti karsts. Un Sarkanais turis, cik stundas tā notiek. Bet šī sports ir vīriešu sports, sāpes ir normāli. Pretinieks zilē stūrī no kluba MMA Jūrmalā. Jānis Geris! Давай, Гойлī! Rokas augšā! Aiziet! Strādā, met ārā! Rokas augstā! Mēs sēriju! Rokas augstā! Kāgu neatdod! Kā viss piepacel, gāz! Ar āķīt! Nu, kā jūties? Kā vinētājs, bet diemžēl zaudētājs. Atcerēs, Sākam no sākuma. cik tu esi trenējies. Atcerēs to. Protams, tas nav viens no iemesliem, bet tomēr tas ir arī rādītājs. Kad tu tik un tā iekāpi šajā kuģī un izdarīji, jo tas nekāds var iekāpt tajā pirmkārt karstumā, pirmkārt tev ir svars virs 100, kas ir, tu jau iekāpi, jau svīsti, jau nogursies. Tā kā galvenais, ko es redzēju, ka tev ir raksturs, un tas man bija svarīgi. Ja, un tālāk jau viss mēs ieliksim. Nu šeit Ventspilī arī mēs satikām mūsu klubu meiteni Ramonu. Ramon, kā tu jūties šodien? Ļoti labi jūtos. Tu pati šodien cīnīsies? Nē, Bet tev ir liela cīņa pieredze. nav tik liela. Cik cīņas tu esi aizvadījusi? 4 kopā. Tev patīk cīņas sports? Ir ļoti. Ko tu domā par cilvēkiem, kas saka, ka meitenēm tas nav piemērots cīņas? Nu, man šķiet, ka tie cilvēki paši ir vājāki, tad viņi nevar pieņemt to, ka meitenes var būt stiprākas. Super, paldies par atbildi.
Viņš rūpīties negribat, Danu? Nu, tipa svars, nu, laikam nē. Negribu tev rūpīties pa grepu un gribu. Hop, stop, uz šito, ka viņš mani gāž. Nemāk tādu? Nemāk, ok. Pats vienkāršākais variants ir. Davai, gulēs. Tev tu uz viņas komentēšu. Apgulēs, tu esi uz muguras, viņš tev ir gārdā visur. Parād 3 stūrīt. Ar rociņām regulē, ar rociņām pabeidz. Nē. Jā, rokām vēl, dzīvi saslēdz, ņemais pakaušais, pakauša rokas, spied klāt, nu izspēk. Jā. Tā, nu, koč, sākuma cīņas ir Tā, nu, koč, sākuma cīņas ir aizvadīts. Palicis tikai fināls. Cik mēs esam finālā tikuši vispār? Pirmkārt, es gribēju pateikt, mēs šodien atbraucām salīdzinoši daudz cilvēku, daudziem arī cīņas izkrita. Bet man galvenais šodien bija redzēt jaunos, kas pirmoreiz sitās. Kas pirmoreiz kā būrī, kas pirmoreiz izjūt to mentālo slodzi, stresu. Es viņus vēroju un, godīgi sakot, esmu ļoti patīkami pārsteigts, jo viņi parādīja ļoti labi sevi. Jo nebija tā, ka kāds trīcošām kājām iegāja, visi kāpa, rubījās, sitās. Kāds uzvarēja, kāds zaudēja, bet kopumā parādīja ļoti labu rezultātu un, manuprāt, tas ir viss svarīgākais. Pa fināla cīņām tur ir, mūsu finālā ir 2 mūsējie, kas man nepatīk, jo es nevarēšu sekundēt nevienam, jo tad, lai viņi tur vienkārši pacīnās un uzvar. Dominiks necīnīsies, viņš pirmo cīņu uzvarēja ļoti labi, bet viņam ir ādas trauma, jo tie, kas zina, geto laukums ļoti sakars, Dominiks Zeķis neuzvilka un norāva apakšā drusku ādu. Līdz ar to viņš finālu labāk nestartēs, jo viņam Liepājā tulīt cīņa būs, mēs viņu taupam. Pa pārējiem skatāmies, Ariānām būs cīņa, pirmā cīņa, es domāju, tur būs viss kārtībā. Kaut kā tā? Senāk, tu esi apmierināts saviem audzēkiem? Esmu ļoti apmierināts. Šis brauciens līdz Ventspilī noteikti nebija veltīgs, esmu priecīgs redzēt savus jaunos, kā viņi iet rubās. Es zinu, ka tur ir daudzi prospekti, daudzi labi džeki, viņi turpinās cīnīties, trenēties, tad būs vēl labāk rezultāti. Super, paldies, trener. Jā, nopeldēties ar treneru. Sajūtas ir augstas. Ja pirms tam mums bija ļoti karsts, tagad uzpūš zemelītes un ir diezgan pavērti. Tas var būt labāks pēc pelmenīšiem atnāk un noskalot seju tajā skaistajā Ventspils strukturā. Episki forši. Tu zini, kas viņš ir? Staigā visu dienu, filmē mūsu. Es klausīju, tas ir no DJ Bobo laika. 85. gads, austiņām staigāju. Es gribētu kafiju paņemt. Izmaksās man? Jā. Ja mēs sakrājam 50 laikus, koši dabūm kafiju. Bet ja es tagad gribu kādu, tipu viņi tagad... Tā ir investīcija laikam, tipa. Nu, es tā nopirkšu kafiju, bet jums jāsas priekš. Reku Garfields skrien, jāspēc lazaņa viņam būs. Tagad tu. Nu, Garfields kaut kur trenējās, var redzēt. Labs kontents. Paldies jums! Marš Vysocki! Jā, Jurmala! Jurmala un Riga. Aiziet. Reiz atbrauc! Saslēj! Kā es atbrauc! Wow! Wow! Georg Svinoki! Čemenā Jurmala!
Gan ir tāda neparasta situācija. Mūsu cīkstoņi cīnās viens pret otru. Nu jā. Tas nebūtu čempionāts un tas nebūtu tādos apstākļos, gan jau šī cīņa nemaz nenotikt, es domāju. Bet par cik tas ir tā un skatītājiem vajag redzēt cīņu un vajag pasludināt čempionu, tad puikas izcīnīsies savā starpā. Norunājām to, ka es paņemšu Tomu un otru čelu paņems Artūrs Boda. Interesanti pastīsimies. Mēs pirmo reizi ar Artūru Bodu būsim pretējos stūros, tā kā sāksies treneri Rubaks. Tad notiks savstarpējā cīņa starp Tomu un Andreju. Vienā stūrī pa kauču es, vienā Dans. Bet mēs draudzīgi. Viss būs forši, viss būs labi. Cīņa būs skaista, cerams, ka profesionāli. Ko Edgars? Edgars paskatīsies no tribīnēm bišķīt. Pasīsies, kā savi audzēkņi gan kaučo, gan kā cīnās. Pēc būs skaisti, būs smuki. Kā jūs esat gatavi piektai cīņai? Mano, kurš mums tas būs piektai cīņa? Piektai cīņā. MMA Jūrmalas fināls. Abiem cikstoniem ir uzvaras pusfinālos. Un uz sarkano stūri mēs aicinām. Cikstoni no MMA Jūrmala, protams. Paldies. Kurš bija no vidus? Sovēt. Andrejs Sporina! MMA Jūrmala! Un pretinieks Andrejam zilē stūrī. Kluba biedrs no MMA Jūrmalā. Un tas ir Toms Gustavs Melčers! Мой братан Тигр, 24/7 Тигр, знает всегда. Tā. MMA Jūrmala un MMA Jūrmala. Uzvarētājs ir Andrejs Sporina! Nu, vai pasmuko, ne? Es tak teicu, ka būs. Sveiki. Jā, būtu jautri. Tad un tā cilvēki, mēs dodamies augšā. Ja godīgi, es sāku nožēlot šo ideju. Man mikrofoniņš aizlidoja. Bet tas bija jautri. Par šo jums jāuzspiež laika pogu un abonējiet kanālu. Un ierakstiet savu komentārā, ko jūs gribētu, lai mēs izdarām un uz kur pilsētu, lai mēs aizbraucam.